Un ko šobrīd mēs redzam no Domes puses? No Domes vadītāja puses, ja, kurš pametā šo telpu, es teiktu tā, mērē izstrādājuma, nevis kārtīgā Domes vadītāja, kurš uzņemtos atbildīgu par to, ka tieši pašvaldībai piedarošais īpašums kļuva par iemeslu zaudējumu nodarīšanai 70 īpašumu īpašniekiem, kas sēž šobrīd balkonā. Tad Domē visiem spēkiem mēģina atgrūst šos cilvēkus. Tā ir kopības problēma šobrīd. Un tā ir liela pretimnākšana no departamenta puses, ja, kā mēs vakar dzirdējām sapulcē, ka pašvaldība apmaksās tehniskas apsekošanas atzinuma sagatavošanu. Ne jau apsardzē no 14. datuma, nē, par to būs jādomā atkal dzīvokļu īpašnieku kopībai, kura knapi šobrīd ir nauda vispār cilvēkiem, lai apmaksātu pagaidu mājokli, ja no departamenta vēl nav saņemta palīdzība. Tātad, kolēģi, ko es piedāvāju un ko mēs jau piedāvājam kā frakcija Suverēna Vara apvienība Jaunlatvieši? Pirmkārt, nāk pretī cilvēkiem šajā traģēdijā. Ja? Tātad, papildus tam, ka pašvaldība uzņemas atbildību apmaksāt tehniskas apsekošanas atzinumu, sekt arī apsardzes izdevumus līdz brīdim, kamēr tiks noteikts šīs ēkas turpmākais liktenis. Vai nu viņš būs nojaucams, vai nu atjaunojams, ja? Un līdz brīdim, kamēr tiks noteikta vainīga persona. Es nešaubos, ka tā visticamāk būs arī pašvaldībā, kurai pēc tam būs jāsēdz šie zaudējumi. Bet šoreiz tomēr uzņemties jau iepriekš to atbildību, ja, un sekt no Domes līdzekļiem šīs izdevumus. Tālāk, atbrīvot noteikti no nekustamā īpašuma nodokļus šos te cilvēkus, kuri faktiski nevar izmantot savu iespējams vienīgo īpašumu. Tas nav laiks, kad pašvaldība var iedzīvoties uz traģēdijas reķina, ja šiem cilvēkiem tiešām nav kur dzīvot, viņi zaudējuši absolūti visu. Un šī nav tikai šo cilvēku problēma, jo viņu vieta varētu būt jebkurš no mums. Un pats galvenais secinājums, pašvaldība absolūti nav gatava šāda veida izaicinājumiem. Mums ir NT plāni, mums vesela pārvalde nodarbojas ar civilo aizsardzību, ja? Mums izradies veseli 7 līgumi ar līguma organizācijām, kur izmītināt cilvēkus, ja? Bet viss tas izradies absolūti bezjēdzīgi, ja, un absolūti nepamatoti tiek terēti pašvaldības līdzekļi, jo tad, kad notiek tā traģēdija, mēs vien varam piedot bamžaitnieku cilvēkiem, piedodiet. Un ar to šīs te mēra izstrādājums bija īpaši lepns izradies. Viņš pat saskaitīja visus cepumiņus, ko viņš sadalīja cilvēkiem traģēdijas laikā. Kungs lūdzu izrādīt cieņu pret saviem kolēģiem. Piedodiet, nevaru. Nekā amatpersonē es nevaru viņu cienīt, nekā vīrieti. Kurš gļevulīgi vienkārši aizmuka.